Ir rudens, un pusdienās gribas arvien vairāk kaut ko dārzeņainu, siltu, krāsainu un rudenīgu. Tāpēc šodien uztaisīšu savu biežu krēmzupu. Mana bieža krēmzupa ir ārkārtīgi vienkārša. Tā esmu cepeškrāsnī apcepusi bietes, kuras pirms tam apvāru, un kopā ar bietēm arī apcepu iepriekš apvārītus kartupeļus. Tiem pievienoju nedaudz ķiploku un rozmarīnu. To visu olīveļļā krāsnī sacepu tā, lai visa māja smaržo. Un tagad jau bietes ar kartupeļiem ir pavisam gatavs, un tās varēšu viegli blendēt. Vēl manai zupai klāt nāks sīpols, bet cik bietes ir sarkanas, tad izmantoju arī sarkano sīpolu, kuru apcepšu olīveļļā. Sīpola apcepšanai galīgi nav svarīgi, cik lielos gabaliņos to sagriežu, jo vienalga to visu pēc tam sablendēšu kopā vienā viendabīgā masā. Tagad uz pannas uzleju olīveļu, to sakarsēju un tad karstajā eļļā lieku sīpolus. Un cepu tos, kamēr tie ir pavisam mīksti un brūngani. Un kā jau jebkurai zupai, ir vajadzīgs šķidrums. Es šoreiz izmantošu ūdeni, kurā ir vārījušies kartupeļi. Var izmantot arī paštaisītu dārzeņu buljonu, vai arī izmantot ekoveikaliņos nopirktos dārzeņu buljonu kubiņus. Un šajā kartupeļu ūdenī ir palikusi cieta, tāpēc arī to es nelēju ārā, bet saglabāju, lai zupa būtu tāda kremīgāka un tumīgāka. Šeit kopā ar bietēm tātad atceptie kartupeļi un arī ķiploku gabaliņi. To visu krāmēju iekšā blenderī. Lieku arī klāt apceptos sīpolus un tad visu pārliešu ar kartupeļu ūdeni un sablendēšu. Jā, un ja jums velk uz citu krāsu, tad biežu vietā var izmantot arī brokoļus, kabačus, cukīnī, kas ienāk prātā. Šeit pielēju vēl nedaudz balzamiko krēma etiķi. Manuprāt, tas lieliski der kopā ar bietēm. Un tagad to visu sablendēju. Man ir tāda kārtīga biezeņa zupa, ja gribās viņu šķidrāk, tad pielēju vairāk, vai nu buljonu, vai nu ūdeni. Man patīk tāda biezāka, jo tad tas sanāk kā kārtīgs otrais ēdiens. Zupu lieju bļodiņā un pasniegšu to šoreiz ar zilo sieru. Zilā siera vietā var izmantot arī fetas sieru, ja negaršo tas zilā siera asums. Bet man patīk asāks lietas, tāpēc izmantoju zilo. Pārkaisīšu arī rukolu, biešu dīkstus un nedaudz parmezana sieru. Un klāt pie bieža zupas, manuprāt, vislabāk der rupmaize. Šodien man ir paņēmušies tādi apaļi mazi pumpermiķeļi, kur arī nopērkam veikalos, bet var izmantot arī visparstāko rupmaizīti. Ātrā krēmzupa ir gatava, lai jums arī rudenīgas un krāsainas pusdienas.